Viljams Džeims bija 19. gadsimta amerikāņu psihologs un filozofs. Viņš mācījās Harvardā, kur studēja ķīmiju un anatomiju. Viņš iedalīja cilvēku patību divās kategorijās – me un I. Me ir atsevišķs indivīds vai objekts, uz kuru citi atsaucās, aprakstot savas pieredzes. I ir patība kā tāda, kas zina sevi un savas pieredzes. Daudzi filozofi un psihologi iedalīja apziņu divās vai vairākās daļās. Piemēram, Immanuels Kants dalīja apziņu divās daļās. Viena daļa krāj pieredzes un otrā daļa organizē tās. Džeims šim nepiekrita un uzsvēra, ka viss ir viena nepārtraukta plūsma. Me jēdziens ir daudz plašāks nekā I. Me patība Džeims iedala 3 daļās – materiālais es, sociālais es, garīgais es. Džeims uzskata, ka materiālais es sastāv no lietām, kas cilvēkam ir, vai institūcijām, kurām persona pieder. Tas nozīmē, ka materiālā es pamatā ir ķermenis, ģimene, drēbes un nauda. Pirmajā vietā Džeims lika ķermeni. Otrajā vietā viņš nostādīja drēbes. Svarīgu lomu materiālā es veidošanā spēlē arī ģimene. Džeims uzskatīja, ka pazaudējot ģimenes locekli, tiek zaudēta arī daļa no sevis. Sociālais es ir, kas mēs esam noteiktā sociālajā situācijā. Džeims domāja, ka vienam cilvēkam ir tik daudz sociālo es, cik sociālo situāciju. Piemēram, darbā cilvēks uzvedas citādāk nekā savā draugu grupā. Trešais patības elements pēc Džeimsa domām ir garīgais es, jeb tas, kas mēs esam mūsu pamatā. Garīgais es ietver tādas lietas kā personību, vērtības un sirdsapziņu. Džeims uzskatīja, ka saprotot, kas es savā kodolā, jeb saprotot savu garīgo es, cilvēks gūs lielāku gandarījumu nekā izpildot savu sociālā es vai materiālā es vajadzības. I patības daļu Džeims definēja kā domājošo patību, jeb tīro ego. Šī ir patības daļa, ko mēdz arī saukt par cilvēka dvēseli. I ir tā patības daļa, kas savieno cilvēka pagātnes, tagadnes un nākotnes patības, veidojot vienu nepārtrauktu apziņas plūsmu. Džeims nepiekrīt apziņas sadalīšanai vienkāršās sajūtās. Apziņas fundamentālais fakts ir tas, ka tā eksistē un nepārtraukti attīstās. Tas ir viens vesels, viena plūsma. Džeims saka, ka mēs nevaram pilnībā aprakstīt šo faktu, bet varam apstiprināt, ka domas un apziņa turpinās un ir dinamiski procesi. Pirmā ir personiskā apziņa. Katras prāta stāvoklis ir piesaistīts personiskajai apziņai, kas piešķir domām piederības sajūtu un unikalitāti. Otrais ir nemitīgas pārmaiņas. Apziņa nemitīgi attīstās un neviens prāta stāvoklis nevar atkārtoties tieši tādā pašā formā. Trešais ir jutīgums un nepārtrauktība. Personiskajai apziņai piemīt nepārtrauktības izjūta, koncentrējoties uz noteiktiem savas vides aspektiem, tajā pašā laikā izslēdzot citus. Ceturtais ir selektīvs fokus. Apziņa atlasa, pieņem vai noraida noteiktas domas, nepārtraukti apstrādājot tikai daļas no lielākas pieredzes plūsmas. Džeims teorizē, ka jebkuri apziņas robi, piemēram, miega radītie, neizjauc es nepārtrauktību. Kad cilvēks pamostas no miega, viņa apziņa ātri atkal savienojas ar uz laiku pārtraukto domu pavadienu, veidojot nemanāmu pagātnes un tagadējo stāvokļu saistību. Džeims uzskata par pasaules apziņu un patību no sākuma var šķist nedaudz pretrunīgi, jo viņš uzsver to, ka mūsu pieredze ir viens vesels. Taču tajā pašā laikā viņš uzreiz sadala patību divās lielās daļās, viena no kurām sašķeļ vēl 3 daļās.